Kā tev liekas, ar ko vajadzētu sākties filmai par grupu Dziļi vienalga? Par scēnas atspoguļojumu. Ja tu to scēnu tā kā parādi un salīdzini mūs ar to kontekstu, kurā mēs spēlējam, mēs īstenībā diezgan kārtīgi un sakarīgi šķietam. Ar backflip, clearly. Kad Alisai ir tāds, tā kā es uzmetīšu backflip un tā kamera pagriežās, viņi izdara šitā un viņi pagriežās atpakaļ. Tā tu neredzēji, ka es uzmetu backflip. Uztaisīt kaut kādu platformu un tā kā lekt ārā no lidmašīnas, kamēr mēs spēlējam? Nē. Tā. To mēs neliekam, to mēs izgriežam. Sveiki, Degpunkti! Mani sauc Pauts Maskrāns. Tā ir tumšs, nahuj ārā. Gatavs, ne? Jū. Čau! Mani sauc Dženifera Lopez. Gribēju būt reperis sākumā. Pēc tam es beatus sāku taisīt. Te es dabūju sintezatoru, un es vienkārši sāku ģitāru spēlēt. So. Es redzēju Instagram story, meklēju bazitāristu. Tajā brīdī spēlēju dažās grupās, bet redzēju, ka nebija tās direction. Vēl savā ziņā esmu jauniņais, bet es zinu, ka drīzumā jau kaut kas tika sasniegts. Es esmu nospēlējis 3 koncertus. Katrs nākamais bija mazāks par iepriekšējo. Man ļoti sāka interesēt pašai mūzika, un tad es tā kā mājās stundām ilgi sēdēju un karaoke darīju. Tad es sāku kaut kā tos pasākumos dziedāt, aizgāju uz mēģinājumu, un tad viņi nekad man neteica, ka viņi man negrib, un es paliku. Es spēlēju ar Paulu, ja viņš spēlēja sintezatoru, es spēlēju ģitāru ļoti sūdīgi. Viss bija offbeat. Tā, ok, let me on the cat, un te Pauls paņēma ģitāru. Un bija tāds, šitas ir way more bomb. Tā ir kaut kāda par seating situation, es domāju, jo tādā drum chair. Man stāstīja draudzene par to, kad viņa gāja uz depo, ka mums tur bija koncerts. Kaut kādi cilvēki gāja pa ielu. Viņam bija tāds, oh, God, Dziļi vienalga spēlēs, jā. Un es redzu tur tā kā atspiedušos meiteni, kura reāli dziedāja līdzi. Un es skatos uz viņu, man tāds tā kā, wow, cilvēkiem patīk, cilvēki klausās savā brīvajā laikā tik tālu, ka viņi tā kā zina vārdus mūsu dziesmām. Es feel like tas probably būtu lielākais sasniegums, kad ir cilvēki, kas actually grib nākt uz tiem koncertiem. Shout out Milk. Es uzmanu skaties tādām atstiņām. So seductively. Izklausījos savādāk, ja kārtīgi. Šādāds pienam. Jā, vai ne? Es nesaprotu, ko tieši strikšķinātāji Vēl vienu lūdzu. Vēl vienu lūdzu. Ja vienkārši to... 70% no laika feel like ir diezgan nopietni. Un tad 30% no laika ir diezgan goofy. Shout out Milk. Es vēl savā ziņā esmu jauniņais. Un es vēlos vienkārši arī paspēlēt kaut ko pats ar savām rokām, nevis klausīties visu laiku. Vēl joprojām es tieku integrēts tajā grupā. Es vēl neesmu grupas daļa. Bija arī vieglāk, cik es plus mīnus pazinu jau Paulu un Raitu.
nesaki viņiem, labi, tad, kad viņš to redzēs, viss kārtībā, bet man ir reāli grūti. Viņiem visiem ir nedaudz problēmas paklausīties. Es teiktu, ka viņi visi ir izdarījuši kaut ko stulbu, pēc kā man ir bijis tāds visas eju prom no šitā padarīšanas, man vienalga. Pauls ir stulbs, Raitis ir dažreiz stulbāks par Paulu, un Renārs kinda vienkārši flowo līdzi, man nav pretenzija pret Renāru. Šis mikrofons reāli izklausās ēs, bro. Pamēģinot. Nē, bet tu esi klusāks. Šis jau kaut kā. Jā, exactly, viņā bija divi ēs. Labi, padomājam par setlistu upcoming koncertā. Es labāk nedomāju. Labi, viņš labāk nedomājas. Jūs abi divi nedrīkstat teikt, ka jums ir pohuj. Es arī vispār labāk izvēlos nedomāju. Labi, es vienkārši uztaisīšu tā kā man ir labāk. Renār, vai tev ir pohuj? Man ir ļoti pohuj. Nevar padomāt Es būšu kritis, ja man kaut kas ļoti nepatiks, es teikšu. Es padomāju, es noraidu to, ko tu teici. Zini, ko es par tevi domāju vispār? Man ir mana patiesība, tev ir tavs Zini, ko es domāju par tevi? Es domāju, Es to tā neatstāvu! nu tā kā ir forši ar viņiem, bet dažreiz man viņi tiešām besī ārā un ir grūti. Es zinu, ka ir tāda lieta, ka es spēlēju mūziku tā kā tikai priekš sevīm, jā, un tas ir completely valid, bet ja tu spēlē uz skatuves, I feel like tu tā nevar teikt, jo tu spēlē uz skatuves for a reason, right? Tu skatuves neesi, lai spēlētu priekš sevīm, bet priekš citiem. Latvijas līmenī varētu kaut kur tikt. Vislabākais, kas var notikt, ir, ja mēs būtu tas, kas ir prāta vētra, bet divreiz mazāk populāri. Mums ir distributor, the same one, still. Es viņam aizmirstu meklēt payment. Made the payment mēnesi vēlāk, jā. Un man bija tāds, fuck, viņi neatsūtīja nekādu e-pastu, lai atgādinātu, un šeit atvēru e-pastu, un tur bija 5 e-pastu no viņiem. Bet, jā, mēs viņiem samaksājām, bet dēļ tā, ka mēs nesamaksājām on time, viņi izņēma uz dziesmas ārā no Spotify. He's the camera guy. Who would have thought?